jebkurai dziesmai pamatā ir kaut kāda sāpe. Nu, man tā dziesma ir asociējusi ar kaut ko tādu, kas būtu salikts kopā vienā dūrē. Dziesmai pats pamats galīgi nebija tāds, ka šodien laikam mums nekas nesanāks, bet rakstījām studijā Tukumā šo dziesmu. Un tā kā bija vokālās partijas, tad pirmkārt bija dziesmai tāda daļa, kur ir hei, hei. Tur mēs pieaicinājām stikla pērlīšu spēles un angliski, un laikam sasklāt, bet game. Lai iebļauju šo te vīrišķo testosteronu pilno partiju, kas skan ļoti labi. Un tad aizgāja Oša grandžīgā iespēle, kas man... Tā bija vajadzīga kaut kāda tāda atslēgas frāze tam visam, ka ir kā dziesma baigi labā, bet vienmēr ir tā, ka tu ieraksti un tu sēdi un klausies un kaut kas tur trūkst. Un tad Stāvs, kas mums tā kā ieraksta inženieris un arī producents, viņš tā, nu kaut kāda frāze vajag, aizgāja pie mikrofona un ierunāja, šodien laikam mums nekas nesanāks. Nu nevar kaut ko tādu normāli harmonisku, viņš nevar neko normāli harmoniski izdomāt. Viņam vienmēr kaut ko greizi veikt. Bet ar laiku tas sāk iepatikties. Tu, ko pateicu tev, neteiksi nevienam, vai manu noslēpumu glabā? Nu īstenībā par tik vien ir tā lūzuma dziesma, kad grupa AK-69 pārgāja no dibenroka uz kaut ko nopietnāku, jo... Atnāca mums jaunais dalībnieks. Janka ir visjaunākais un visvecākais dalībnieks. Abi vienā. Abi vienā. Tas ir kaut kas fantastisks. Par lirikām bija tā, ka Mārcis, viņam bija tāda kaut kāda 3 vai 4 lapu lirika. Tur vairāk dzejoļi, tur lielākā daļa bija diezgan drausmīgi un pilnīgākais putens. Bet tur bija pāris dzejoļi un arī īstenībā tur... Viens no tiem labajiem. Īstenībā jā, es arī atceros, kad tik vien bija viens no tādiem, kurus rakstīju, un man likās, ka cik dīvaini neliktos, ka viens no šiem ir reāli sakarīgs. Viņi jau bija gatavi. Es tikai pieliku, protams, Owen Gičs reiz bija covers. Protams, kā vienmēr ir dzejols, ir melodija, ir dziesma, tad tu viņu advancē tam visam pasākumam. Mazliet pamainīja un atnāca uz mēģinājumu, prezentēja tavu dzejoli šajā dziesmā, tu biji tā, jā, šitas varētu derēt, jā. Nē, bet... Un arī derēja. Tur Oša grandžīgais variants aizgāja atkal. Jā, viņš tā dara. Kaut kāda netipiska notieliek, wow, yeah. Bet tāpēc jau tā mūzika ir tik skaista. Aleksandra Kublinska un Jura Brežģa vecā dziesma. Tagad atceros, kad mēs viņu rakstījām, režisors, nesaukšu vārdu uzvārdu, viņš teica, viņa jau ir vakar gatava, jūs Džeki tikai saspēlēt. Ja nemaldos, 2005. Gadā tikām bildēs un mums piespēlēja Robertu Gobziņu kā mākslinieku, kā pieredzējušam mākslinieku uz jauniem gurķiem. Toreiz man likās, ka mēs daudz maz normāli spēlējam, bet tagad es to atceros ar lielām šausmām, man liekas. Uztaisījām, Gobziņš atnāca uz mēģinājumu ar tauri, taurēju un bija ok, jā. Un spēlējām, likās, ka tā ir dziesma, kas varētu tik aiziet. Viena no manām mīļākajām dziesmām. Tas pats nosaukums ir īstenībā pasaka par dziesmu, ka diviem cilvēkiem ir, nevar teikt, drausmīgi. Es saku, drausmīgi labi, tas nozīmē, kad ir mīnus un plus, bet ir nulli. Drausmīgi labi, nenormāli labi. Tur bija tāda lieta, ka viņa bija neinteresanti. Likās pārāk vienkārši un tur izdomā pamainīt pišu harmonijas. Tur bija tāda lieta. Bija pareizi. Ierakstā. Mums studijā visas dziesmas mēnām. Tu vēl lielo plusu piešķirt, kad jūs ar Janku izdomājāt, ka tur ir jābūt divatā. To sākumu? Jā. Pēkšņi radās.
Jā, un es to neatceros. Neatceros, viņi tā vienkārši baigi ātri kaut kā mums sanāk. Ja diviem cilvēkiem ir labi, un viens cilvēks no tiem diviem spēj rakstīt dzeju un pārvērst viņu arī kaut kādā melodijā, tad rodas arī dziesma, kurai īstenībā tā misija ir tāda, ka pateikt, ka vīrietis un sieviete spēj būt kopā un viņiem var būt arī labi. Tā ir viena no tām dziesmām, kas varētu saukties vecais. Baigais rock'n'rolls. Nu, it kā vecmodīgs gabals tāds diezgan, bet mums viņš vienmēr labi skan, kaut kā ar labām sajūtām izpildām. Koncertos, vai kāds te ir pillā? Un tā dziesma ir pa tevi! Es šobrīd tikai, par sajūtām varu pateikt, par ko tā dziesma ir, es tā arī īstīgi nezinu. Nu, tā dziesma īstenībā tie vārdi diezgan drausmīgi. Nu, tā, ka iedzer vienu malku spirtu, uzreiz viss smēķis skaists kļūst, iedzer tevi nieras akmeņiem un tev krāns neceļās. Tas viss drausmīgi slikti ir īstenībā. Nu jā, tā ir dziesma par to, cik viss ir slikti, tā kā tu pārdzer jēgu, nu, tas īstenībā morāli tāda. Nē, dzert! Dzert! Tā ir vienīgā dziesma, kur Ops spēlē solo. Jā, un tāpēc mēs viņu spēlējam, jo cilvēks vienkārši grib izpausties. Sāk apvainoties, Jā. Visu laiku es spēlēju solo, un viņš tajā dziesmā Līdīgi. arī paspēlēt par šitām tematīkām. Bet viņai ir tas punch iekšā, nu viņa ir tas smadzenēm, un viņa ir tā, kas, nu tā kā... Īstenībā viņi uzdzen ugāru. Jā, viņi uzdzen ugāru, viņa ir tā dziesma, kas ir tā kā... Nevis tikai 3 stīgas augšējās izmantot. Jepi, bet dzert! Principā tā ir viena no vissanākajām vispārākā dziesmā, manuprāt. Jo tās drausmīgās dziesmas jau sekoja, kaut kā nē. Varbūt drausmīgās dziesmas bija, un tad, kad sākās mazliet normālo dziesmu periods, tas sākās arī rīts. Jā. Nu, priekš tiem gadiem, tie bija 17 gadi, kad mums bija autors, man liekas, ir Oss. Nu, toreiz mēs bijām 5. Mēs bijām Bonso, bija Jurciks, bija un mēs vēl bijām skolas telpās. Jā. Ja 17-gadīgam džekam prātā ir sacerēt šādu veidu dziesmu 17 gados, nu, es domāju, ka ir vērts turpināt. Un tad bija tas demo ieraksts, kurā tā dziesma bija, un īstenībā tā bija viena no tām dziesmām, kas cilvēkiem tā, nu, neviltot patīk. Nevis tur dupsīts vai tur kaut kāds pārējās briesmas, kas ir tikko baigies prikols, bet tā bija tāda, kur viņš tā kā izķēra. Nedēļu atpakaļ es satikos ar savu, nu, tā kā senu labu draugu, un es viņam stāstu par to mūsu albumu izlaidumus, un viņš saka, nu, kas tur būs pa dziesmām? Es saku, vecīt, tur nebūs dupsīts, tur nebūs džeks. Un viņš tāds vienīgais, ko viņš man paprasīja, viņš saka, tur būs rīts. Es tad saku, jā, rīts būs, un rīts būs kā nākamais singls. Tā dziesma ir tik naiva un tik tīra, ka viņi ir patīkami klausīties. Tas kaut kas tik vienkārši un tik forši, ka to vajag attīstīt. Nu, arī tāds brutāls gabals no sākuma likās. Tāds, nu, bams, tāds pumpējošs pēcīgs, varētu teikt. Viens pants ir tavs, otrs pants ir mans. Jā, Piedzedājums ir vienkārši, tāpēc, ka viņam ir jābūt. Nu, jādomā, ko mēs toreiz domājām. Tur par tām meitenēm kaut kas bišķītiņi varbūt tā, es nezinu, varbūt tās tur kaut kādā aizķeršanās bija, nevar saprast. Īstenībā es nezinu, no kurēs tā lirika radās, man liekas, no tās sūdu dzejoļu čupas arī. Tad tur bija drausmīgie dzejoļi un tur bija kaut kas normāls, tur bija tik vien, bija vēl kaut kas un bija arī šitas tā. Nāk jau ārā tas, kas tev ir iekšā, ne jau tu esi baigies ģēnijs un ne no kā rodās, jā. Jā. Un tad beigās sanāk īstenībā tā, vai labā doma, beigās sanāk tā, ka nu nevis tu man pasaki nē, bet es tev pasaku nē, vai ne? Jā, tas tikai.
atkal man jāpiemina Oskars visu laiku. Nē, viņš baigais zvaigznes mums. Es pat atceros to sajūtu, kā viņi radās, ka bija kaut kāda ballīte, nu, kad tas vienkārši, nu, tu atnāc mājās, viens no kārtējiem vakariem, kad tev ir grūti, un, nu, kad tev kaut kas spiež sirdi, un teiksim, citi cilvēki vienkārši aiziet gulēt, vai viņi apēd 2 desmaitas un aiziet gulēt, vai viņi vienkārši lieto alkoholu un tad aiziet gulēt. Bet man bija tā ekskluzīvā iespēja, ka es atnācu mājās, man bija ģitāra. Un es paņēmu ģitāru un es viņu sāku spēlēt. Un īstenībā tā ir viena no tām dziesmām, kas ir visvieglāk vispār nākusi. Oskariņš mums izgudroja šo dziesmu. Nu, baigais hīts, jā. Tiešām ar ļoti labām sajūtām un ļoti skaisti dziesmām. Un beigās tā dziesma draugs pārvērtās par kuku un, nu, es pieņemu, neviens pārējais grupas dalībnieks nebija domājis, ka viņi tā kā aizies tik ļoti tautās. Par to neviens cilvēks nevarēja iedomāties, kad no grupas. Bet viņi aizgāja. Kaut kāda dziesma aiziet tik tālu, cik viņi aizgāja. Agrāk katra dziesma likās, ka viņi būs hīts. Tajā brīdī īstenībā pārmaiņas bija diezgan daudz, jo pirms tam arī bija aizgājis gan Mārtiņš, gan Bons no grupas. Organiski mūsu trio iekļāvās Janka kā 4. un papildināja šo dziesmu ar visādiem skaistumiem arī bija šī diņa. Beidz telpas tas īpašnieks, viņš teica, baigais lipeklis šitais. Un tad viņš kaut kur tur apkārt rosās, kaut ko dara, kaut ko tur tīri telpas vai ko. Un mēs tur masējam, smacējam, viss baigi labi. Un tad viņš nāk, mēs bijām 2. stāvā, viņš kaut ko 1. stāvā. Un tur tāds kāpnīts, viņš nāk augšā un mēs beidzam tur smacinieki, viss kārtībā. Viņš tā, veči, šis baigais lipeklis. Tas bija nākamajā vai aiznākamajā dienā, mums bija stage number 1, kur mēs pilnībā izgāzāmies, protams, ar šo dziesmu arī ierindā. Un tajā brīdī neviens tur lipekli nesaredzēja. Redzēja tikai to, kā mēs aizbraucam ar busu un plikt dibenlokā. Nu, es tikko uzzināju, ka šo dziesmu sauc Pretstati. Un tad, kad mēs viņu ierakstījām, un tas bija tajā pirmajā metienā, 6. vai 7. gadā, kad mēs sākam rakstīt pie stāpa albumu. Likās, tas tāds gāzēs, tas būs vienkārši, tas varētu būt hīts, tas tops apgāzīs, un vienkārši tur tāda kašana, tāda vārda, tāda melodija, vienkārši tik super. Un tad paiet kaut kāds laiks, mēs ierakstījām tik vienu un TTT un visus tos gabals, kas tā kā sīli. Un tad klausies to gabalu, tad tā, zini, tā apmēram, tā kā mazliet kauns saka. Tas taču nav mūsu gabals. Es gaidu mirkli, kad viņi būs mūsu lācenī, un tad es mierīgi sirdi viņu ielikšu. Kur es ielikšu? Man taču nav kur ielikt disku. Un tad mēs pavisam aizmirsām. Kompī! Bet nu kompī taču nebūs nekāds skaņa. Viņš uzliek un tā klausies skaņas. Tas tik sūdīgi. Tavā mašīnā mēs klausīsimies. Tev ir. Jānkam mašīnā ir sīģiks. Tā bija viena no tām dziesmām, kas bija, mums bija tāda moda agrāk. Es strādāju savā darba devējs, man tagad nebūtu priecīgs par šo dzirdēt, bijušais darba devējs. Mēs strādājām, Mārcis strādāja savā darbā, es savā darbā, un tad mēs tā kā Skype'ā sazinājāmies viens ar otru, kā iet, un tā vienkārši small talk. Un parasti bija tā, ka es biju uz pohām, atnācu uz darbu. Tad vienmēr bija kaut kāda baigā dzēja nāca ārā. Un es atceros, TTT bija viena no tām dzējām, kas nāca ārā. Tā bija īstenībā viena no tādām pirmām dziesmām, man liekas, ko mēs sākām veidot. Kopīgi. Ritīgi krūt, vai ne? Nepārāk. Tas bija tā, ka bija kavēju mēģinājumu Mārcis un Vaģis, un mēs ar Osu divatā spēlējām.
Un Osis spēlē savus akordiņus, un es nejaušu kaut kā to melodi. Tas, kad man bija piefiksētas pāris rindiņas, tur mazliet divi pantiņi dziesmai, un Osis atnāca toreiz pie manis ciemos, vai uzspēlēsim pareizi, jā, pie tevis uzvarā. Un īstenībā Pietur ir visvieglāk radusies dziesma, kāda jebkad ir bijusi, jo sāksim ar to, kad man bija grūts dzīves brīdis, un tajā reāli grūtajā dzīves brīdī pēkšņi man reāli viegli atnāca tas teksts, kur es pierakstīju. Un tad nākamajā brīdī Osis vienkārši tāpat atnāca ciemos, paspēlēt, parunāties. Un es Osim tā kā baigi iedziļinoties stāstu, kā es gribu, Osis zināja to manu situāciju, un viņš tā kā zināja, kā tur ir. Un es viņam stāstu, ka tai dziesmai, ka tur jābūt tā. Kamēr es stāstu, viņš jau sāk spēlēt, un man liekas tāds... Nē, šoreiz man liekas Mārcis. Kaut kas tāds. Sirds āķītis kaut kāds tur aizķērās un tā. Un tikmēr, kamēr es to saku, tikmēr viņš jau spēlē tieši to, ko es varētu iedomāties, ko viņš varētu spēlēt. Viņš spēlē un ir tāds... Kačing, jā. Tāds, to var nosaukt par kačing, Kačings notika kačings. Jā. Kad Osis uzreiz pilnīgi un 100% saprata, ko es jūtu un ko es domāju. Viņš pilnīgi 100% perfekti pielika klāt to mūziku un tos akordus, lai arī viņi ir ļoti vienkārši. Un tas ir tas, kas tai dziesmai ir vajadzīgs. Ļoti vienkārši un ļoti skaisti akordi. Dziesma Pietur ir pierādījums, ka stagi ģitāra arī var skanēt labi. Pastaigai īstenībā bija tāds komplekts ar dziesmām. Man bija grūti, man bija pohas drausmīgs, es biju darbā, mēs runājāmies ar Mārci Skype'ā, un es viņam sūtīju lirikas. Es dzejoju pilnīgāko sviestu un mēģināju arī kaut ko normāli. Vienkārši liku vārdus kopā, kas man nāca tajā brīdī, to es liku tā kā uz lapas un sūtīju viņam, kā mirkļa dzeju, kas man tajā brīdī tā kā uz sirds. Un viena no šīm dzejām bija TTT, kur arī tika realizēta, un viena no dzejām bija Pastaiga. Un es atceros, es viņu tā kā uzrakstīju, un no sākuma bija tā, ka es īsti, ir lietas, ko tu vari droši parādīt, un ir lietas, ko tu parādi, un uzreiz pieliec ha-ha. Jo vēl cilvēks, ka viņš izlasīš, tas gan ir kaut kāds mīkstais. Sākumā viņš manējis bija, es atnesu tādu mazu ideju, kur iet uz basīnu, kur viņš cauri iet tādu Un toreiz Vaķiks atnāca to savu to rifu, viņš tur grabina jau tā, ka uz nerviem. Devai, kaut ko sāksim. Un tāds vecīts, vienkārši tādās mājas biksēs un čībās tāds. Viņš krieviski saka, rебята, у вас там нет что-то там эксплуатации. Хорошая dziesma, bet nav kaut kas ritīgi labi. Jā, ok, šitā varētu būt dziesma. Davai, pieliekam to liriku, viņi absolūti brīvi aizgāja. Viņi uzlikās visu tā kā, apmēram tu tagad uzkrāmēji būtu, kas ir Vaģiks un tu, jā, uzklāji palagu es, jā, un tad Janka sag uzklāji. Un tad ir lirikas, kas ir spilēns un tavs ķermenis, kas nokrīt visu. Un tad, tā kompozīcija, tā ir dziesma. Un tad mēs viņu parakstījām 3 reizes.